Sveikas zivis, jūnijas klāt un tagad tarot prognóze. Zivis būs kā zvaigznes. Zivis daudz sapņos, daudz fantazēs, daudz priecāsies, daudz atpūtīsies. Dažai labai zivī var piemesties zvaigžņu slimību, citas zivis dosies naktī ārā gulēt zem zvaigžņotas debesis, un faktiski tas tāds ir miera, sakārtotības, lēnas enerģijas mēnesis, un šis zvaigznes kārts nes sevī arī tādu veselīgu ķermeni. Tātad dažas zivis domās par veselību, par atturīgu dzīvesveidu, par visu to, kas varētu viņu vairāk tuvināt dabai un padarīt tādu veselīgu un spirktu. Ļoti skaista kārtas zivis, taisni tādā jūsu garā, mierīgi, apcerīgi, skaisti. Skatīsimies, ko tad darbs piedāvā. Darbā iet diezgan karsti, tā viņš šķiet, ka jūs esat uzsākuši pietiekami daudz projektus, pietiekami daudz darbu, kas pašlaik iet pilnā jaudā, un tad tā zvaigzne varētu nozīmēt, ka te ir jāspēj noturēt vispārībā to mierīgo garu, jābūt mierīgam un jāmāk arī nebūt visu laiku darbā, jo 10 zižļu kārtas tradicionāli nozīmē uz pārstrādāšanos. Tad jūs varētu neuzņemties pilnīgi visus darbus no citiem, nedarīt visu vienpersoniski, nestiept to, ko jūs nevarat panest, un skatieties, cik daudz jūs esat uzkrāvis to kravu pa daudz. Jūs redzat, tur ir tāds kuģis, kas ir stipri sakrāmēts ar ļoti daudz precēm, un viņš ir iekļuvis vētrā. Tas nozīmē, ka tā bīstamība ir pietiekami liela, jo, ja tas kuģis nebūtu ar pārāk lielu kravu, tad viss te būtu kontrolējams. Līdz ar to paskatieties, cik daudz jūs esat pašlaik savu darba dzīvi noslogojis, vai cik daudz jūs paši sevi noslogojat darbā, vai cik daudz jūs esat uzņēmies darbā, vai cik daudz projektu ir jūsu darbā. Ģimenes dzīve. Ģimenes dzīvē pieci zižļi, kas varētu nozīmēt, ka jūs ģimenē esat tādi kā konkurenti, tādi divi sportisti, kas mēģina izaicināt viens otram, un ne jau vienmēr jūs izaicināt tikai sportā viens otru, jūs varat izaicināt, kurš labāks, kurš gudrāks, kurš smukāks, kurš tievāks, kurš muskuļaināks, kurš atraktīvāks, kurš, te ir ļoti daudz iespējas, ar ko konkurēt. Un līdz ar to, lai tas neizvēršās par drāmu otram partnerim, lūdzu nepārspīlēt mīļās zivis. Jūs tagad bijat zvaigznes, tas nozīmē, ka jums ir ļoti liela iespēja būt tam spožākam šajā tēmā. Nepārspīlējiet, lai partneris nejūtās apbišots. Un tiem, kas tikai pašlaik meklē attiecības, šī kārtas noteikti nozīmē, ka ir milzīgas iespējas un milzīga konkurence. Es gribētu teikt, ka tā konkurence un iespējas ir tik lielas, ka gandrīz vai gribētu teikt, varbūt nedariet to pašlaik, jo tāda burzma, pilnīgi burzma, varbūt jūs būsiet iesaistījies kaut kādā, varbūt iesaistījies Tinderī, ka jums ir tāda burzma apkārt attiecībās, ka nevar viens sašķirot, nevar viens saprast, viens ko otru labāks, viens ko otru sliktāks. Tāds nemieris, tāda trauksme, tāda vajadzība visu laiku būt apritē, varbūt tas ir iešana visu laiku uz randiņiem, kas arī, tas jau tā kā pārāk mazlietiņās. Tā kā tāpēc tajā kārtī tāds fiziski noslogojums un grūtība un vajadzīgi visu laiku būt tādā formā, visu laiku gan līdz vai gulēt ar taisnu muguru un izskatīties perfekti jebkurā dienas brīdī. Man liekas, ka tas ir bišķiņ pārāk, tā kā varbūt, skatieties, kā jums pašam tur. Un padoms. Zobendūze saka, tu esi uzvarētājs, turi savu varēšanu, savu mērķi augstu, ievelc elpu, izelpo, neuzņemies pārāk daudz, bet tu esi uzvarētājs. Šis mēnesis, man liekas, ļoti dinamisks, diezgan dinamisks, vai ne zivis, un lai jums izdodas viņu izturēt tādā vienā foršā ielpā, izelpā un viss kārtībā. Uz tikšanos!